Mēs esam Rīgas centrā uz salas. Mēs esam fantastiskā vietā. Tāda nav Eiropā nekur, un drīz vairs viņas nebūs. Pirmais tā mežonība, un tad kā no tās mežonības tur kaut kas sāk līst ārā. Katram tas viņa mazais sapnītis tāds. Saka, nu tik es būvēšu. Mums tur ir paredzēts būvēt ap 500–600 dzīvokļiem. Kā saka, ja grib uzcept omleti, ir jāsasit olu. Labos dārziņus mēs atstāsim. Mēs tīrīsim tie, kas ir nolaisti un aizauguši. Vienreiz viņš ir nopļāvis, uztaisījis pikniku un varu arī nenākt. Nu taču, come on, nu, ne jau arī tādā veidā man kāds regulēs. Mēs iebilstam pret Lucavsalas un Zaķusalas nodošanas daudzstāvu apbūvei. Pieprasām tās saglabāt kā zaļas dabas teritorijas pilsētas attīstības plānā. Tam ir vajadzīgs varbūt tikai laiks, lai cilvēki saprastu daudzdzīvokļu ēkas un pārtikas audzēšana var notikt blakus. Gribu kaut ko darīt, tev darbiņu izdomāt. Vispār īsti vairs negribu, es nomazgāju traukus. Jūtos gana pastrādāju.